Veikalot. Vai atceries, kad 6. jūlijā furnitūras Sijā mums piegādāja skrūves, naglas un savilcējus? Šodien, atverot kastes, sapratu to, ka daļa savilcēju ir bojāti. Aizsūtīju furnitūrai tos atpakaļ, un viņi man izsniedza kredītrēķinu. Kā tad šo kredītrēķinu ievadīt sistēmā? Tad šeit mums ir oriģināli dokuments, ar ko darījums sākās, tad 3. jūlijā izrakstīts piegādātāja rēķins par skrūvēm, naglām un savilcējiem par 809,98 eiro bez PVN. Šodien tad attiecīgi es saņēmu kredītrēķinu par šo darījumu par bojātiem savilcējiem. Tad ar plusiņu veidoju jaunu piegādātāju rēķinu. Izvēlos furnitūras Sijā, un furnitūra paņēma atpakaļ savilcējus un attiecīgi aizsūtīja man kredītrēķinu par 121 eiro, no kura aprēķinātais PVN bija 21 eiro. Ievedam piegādātāja rēķina numuru un izvēlamies, ka šis rēķina veids ir kredītrēķins. Kreditēsim kontu 710, tad attiecīgi tur, kur mēs skrūves, naglas un savilcējus pirms tam iegrāmatojam kā iegādātus. Un savilcēji bojāti ir tie, kurus tad viņi attiecīgi šajā darījumā kreditē. Un summa bez nodokļu šajā gadījumā ir 100 eiro. Attiecīgi šajā gadījumā mums jāizvēlās, kāds PVN tiek piemērots šai rindiņai. Ja darījums notiek tajā pašā mēnesī, ja viņš ir uzsācies un pabeidzies tajā pašā mēnesī, tad abu dokumentu datumi ir viena mēneša ietvaros, tad, ja mēs preces iegādājamies ar P21 nodokļu kodu, attiecīgi priekšnodoklis 21% apmērā, tad attiecīgi es viņu arī kreditēšu ar tieši šādu pašu likmi, ja P21 nodokļu kodu. Un attiecīgi varētu šo darījumu arī grāmatot. Atvērt grāmatojumu, un kā redzi, grāmatojuma debets ar kredītu ir mainīti vietām. Bet, lai PVN deklarācijā atspoguļotos šis darījums tikai un vienīgi par starpību, tā kā tie ir viena mēneša dokumenti, tad kredītrēķinā sadaļā kreditēt rēķinus man ir iespējams izvēlēties iepriekš saņemtu, ievadītu, grāmatotu un vēl nesamaksātu piegādātāja rēķinu. Šajā gadījumā furnitūras Sijā rēķinu. Un ar iepriekš saprotot to, ka ja kredītrēķins ir 7. jūlijā datēts, tad mēs nevaram kreditēt rēķinu, kas būtu 8. jūlijā vai kādā uz priekšu ejošiem datumiem. Attiecīgi kreditēt rēķinu sadaļā izvēlamies rēķinu no saraksta, kuru mēs vēlamies kreditēt. Šajā gadījumā 3. jūlijā iegādātās skrūves, naglas un savilcēji par 980 eiro. Tad ievietojot šo te kredītrēķinu, noprecizēsim summu, ka mēs viņu kreditēsim par 121 eiro. Tad izmantosim kredītrēķinu pilnā apmērā. Liksim ķeksi grāmatots un saglabāsim. Tā kā kredītrēķins ir izmantots pilnībā, tad rēķina statusā mēs redzēsim to, ka viņš ir kreditējis rēķinu no 03.07.2023 par 121 eiro, un šī konkrētā kredītrēķina atlikums kopā ir 0. Vai attiecīgi, ja mēs rēķina statusu atskaitē aizvaram ciet un aizvaram arī pašu piegādātāju rēķinu, tad redzam, ka mūsu kredītrēķins ir zaļā krāsā, tad viņš ir apmaksāts, ja izmantots pilnā mērā. Ja mēs tagad atvērtu oriģinālu izcelsmes dokumentu, tad ar ko šis darījums ir sācies, un izsauktu 3 punkti rēķina status, tad attiecīgi šī statusa atskaitē mēs redzam, ka atlikusī neatmaksātā daļa šim dokumentam ir 859,08 eiro. Tātad šo dokumentu nevar samaksāt vairāk kā par šādu atlikušo kopsummu, kas ir rēķina summa mīnus kredītrēķina summa. Ja būtu tāda situācija, ka šis konkrētais rēķins jau būtu samaksāts, vai tam pirms tam būtu bijusi priekšatmaksa, kur attiecīgi piesaistīta priekšatmaksu sadaļā, tad mums kredītrēķins paliktu bez piesaistīta kreditējamā rēķina.
ar statusu neizmantots, jeb nesamaksāts, jeb sarkanā krāsā.